Žēlastība ir nepelnīta labvēlība, bet ļaujiet man jums pateikt, tas ir kaut kas daudz vairāk kā nepelnīta labvēlība. Žēlastība ir spēks. Tas ir svētā gara spēks, kas mums palīdz paveikt lietas. Es lūdzu, lai Dievs dod man žēlastību izdarīt to, ko es šodien te daru. Ierakstīt šos raidījumus. Un jūs jau zināt, mēs šobrīd nevaram rīkot konferences un sanākt kopā. Līdz ar to man ir jārunā šajās kamerās, un Dievs man dod žēlastību, kas ir spēja to darīt. Lai ko arī mēs darītu, ja mēs to darām no žēlastības, tas būs tik daudz vieglāk, nekā ja mēs to būtu darījuši paši savā spēkā. Nekad nemēģini viens pats iet un kaut ko darīt. To sauc par miesīgu darbību, un es to saucu par darbību, kas nestrādā. Un mēs tērējam savu enerģiju, mēģinot izdarīt Dieva darbu. Taču žēlastība ir svētā gara spēks, kas nāk pie mums bez maksas. To dod mums iespēju paveikt visu, kas mums darāms, ar vieglumu. Es to pateikšu vēlreiz. Žēlastība ir svētā gara spēks, kas nāk pie mums bez maksas, dodot mums iespēju paveikt visu, kas mums ir darāms, ar vieglumu.